Sveiki, skatītāji! Šodien, 2024. gada 18. jūlijā, stājas spēkā grozījuma likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Ar šiem grozījumiem, cita starpā, tiek atcelti ierobežojumi, viens ļoti būtisks ierobežojums, ārvalstniekiem iegūt lauksaimniecības zemi īpašumā Latvijā. Jāsaka, ka ierobežojumi attiecībā uz lauksaimniecības zemi pastāv daudz kur, daudzās pasaules valstīs, tā izskaitā Eiropas Savienībā. Latvijai, iestājoties Eiropas Savienībā 2004. gadā, tika noteikts pārejas periods ar šādiem ierobežojumiem. Un ļoti būtiski grozījumi tika veikti 2017. gadā. Toreiz, sekojot Eiropas komisijas iebildumiem, Latvijā tika noņemts tā saucamais izglītības kritērijs. Vairs nebija nepieciešama lauksaimniecības izglītība, lai iegūtu darījumu ceļā īpašumā lauksaimniecības zemi. Bet tika noteikts kāds cits, šis kritērijs, daudzi jau zina, bet tūlīt arī pateiks, šis kritērijs, kurš no šodienas vairāk spēkā nav Latvijā. Vēl turpinot par ierobežojumiem, atziņa kopumā, neskatoties uz Eiropas Savienībā pastāvošo brīvu kapitāla plūsmu vai apriti, tomēr ir atziņa tāda, ka var ierobežot lauksaimniecības zemes tirgu, bet ir jābūt kādam mērķim, kādam leģitīmam mērķim. Piemēram, mērķis varētu būt šādi ierobežojumi vērsti pret lauksaimniecības zemes koncentrāciju vai pret spekulatīviem darījumiem. Jā, tiešām šis termins tiek lietots spekulatīviem darījumiem. Bet ierobežojumiem nebūtu jābūt diskriminējošiem. Tad lūk, šis jau mans pieminētais kritērijs, kurš no šodienas vairs nav spēkā Latvijā, ir valodas zināšanas. Līdz vakardienai vēl bija nepieciešamas, lai iegūtu īpašumā Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskās zonas, Šveices konfederācijas un OECD valstu pilsoņi, lai iegūtu īpašumā lauksaimniecības zemi, darījumu ceļā virs 5 hektāriem juridiskām personām un virs 10 hektāriem fiziskām personām, bija jāzina valsts valoda, B2 līmenī. Un šis kritērijs jau 2020. gada 11. jūnijā ar Eiropas Savienības tiesas spriedumu tika atzīts kā diskriminējošs. Un jau 2017. gadā Saeimas analītiskā dienesta pētījumā par ierobežojumiem lauksaimniecības zemes tirgu jau toreiz tika atzīts, ka šāds kritērijs visticamākais, ka būtu atzīstams kā diskriminējošs. Tad tagad, kā jau teicu, jau 20. gadā Eiropas Savienības tiesas spriedumu un šobrīd ar šiem grozījumiem, jāatzīst, ka tas bija diskriminējošs un no šodienas vairāk tas nav spēkā Latvijā. Kā tas ietekmēs lauksaimniecības zemes tirgu? Skatīsimies. To mēs skatīsimies un gaidīsim, vai tam būs vai nebūs kāda ietekme Latvijā.